Vairo ideja piedzima aptuveni 3 gadus atpakaļ. Operatīvo darbību mēs uzsākām 2 gadus atpakaļ, un man jāsaka, ka patiesībā pietiekami īsā laikā, manuprāt, mēs guvām ļoti arī labus panākumus, sasniedzot praktiski 100 miljonu aktīvu mūsu pārvaldībā un 14,000 klientus. Tad, ja man jāsaka godīgi, tad regulatīvās izmaiņas tādas, ka, piemēram, pārvaldnieks zina savu klientu un pieaugušās regulatīvās prasības padara maziem spēlētājiem kā Vairo šo konkurenci praktiski neiespējamu, jo mēs nevaram konkurēt ar lielajām bankām, ar viņu zvana centriem, ar viņu iespējām sasniegt savus klientus. Līdz ar to mēs pietiekami arī ātri nonācām pie secinājuma, ka mums jāmeklē partnerība. Un, ja mēs apskatāmies uz pensiju pārvaldītājiem Latvijā, man liekas, ka ir absolūti loģiski, kad Indexo ir mūsu vislabākais partneris, jo mums saskan gan mērķi, gan vīzija. Un esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs apvienojot mūsu spēkus, spēsim viest ļoti daudz pozitīvu izmaiņu Latvijas finanšu sektorā. Es domāju, ka Indexo pēdējos gados ir pierādījis un bijis veiksmīgākais pensiju fondu pārvaldnieks Latvijā. Vairo gadījumā mūsu ilgtspējas filtri mēs gribējām kā labāk sanāca kā vienmēr. Līdz ar to tā atdeva bijis drusku pieticīgāka. Man liekas, šīs apvienošanās rezultātā, protams, kad mēs sagaidām to, ka Vairo klienti ļoti iegūs. Pensiju pārvaldītāja biznesā izmēram ir nozīme, jo esi lielāks, jo tev ir lielāka iespēja iekonomēt uz izmaksām, kā piemēram uz turētāju bankas izmaksām vai kāda administratīvā aparāta izmaksām. Un jo zemākas izmaksas, jo, protams, labāk atdeva mūsu klientiem. Es esmu nostrādājis finanšu nozarē 25 gadus. Un mana pārliecība ir tāda, ka mēs, latvieši un, protams, arī baltieši spējam lietas darīt labāk nekā to dara skandināvi vai ārzemnieki. Protams, kad ar lieliem starptautiskiem spēlētājiem konkurēt uzreiz ir pietiekami sarežģīti. Bet man liekas, ka Indexo ir pierādījis, ka viņš ir labākais pensiju pārvaldnieks Latvijā. Man liekas, ka mums latviešiem ir jāatbalsta latvieši. Igauņi atbalsta igauņus un atbalsta LHV banku, lietuvieši atbalsta lietuvieši un atbalsta Snoras banku. Un tad man liekas, ka arī latviešiem ir iespēja atbalstīt Latvijas banku un atbalstīt Indexo. Aicinu latviešus atbalstīt vietējos uzņēmumus un šai gadījumā aicinu atbalstīt Indexo. Indexo.